Vakara pasaciņa. Mēs esam no Rīgas Katoļu ģimnāzijas. Līna Muskara 2. klase. Un Amāna Laura Krūmiņa 6. klase. Mazais sasks un negaiss. Brīkš, brākš, bums. Kas tad tas? Sācies briesmīgs negaiss. Mazais sasks no bailēm izlēca no gultiņas un palien zem galda. Viņš aizsedz ar ķepiņām ausis, lai nav jādzird biedējošie dārdi, un aizbiedz ačas, lai neredzētu zibeni. Ak, cik ļoti viņam bail. Saska mamma mierina savu mazuli. Ej vien atpakaļ gultiņā. Istabā tu esi drošībā. Ne pērkons, ne zibens, tev neko nevar padarīt. Kad no rīta izies ārā, lietus visu būs nomazgājis, bet pie debesīm spīdēs saule. Labdien! Mani sauc Roberts Leismejers no Rīgas Katoļu ģimnāzijas 4. klases. Pārsteigums cēlēnam. Brrr, cik stipri līst! Visur vienas ūdenspeļķes. Cēlēns ir cauri slapjš un viņam salst un gribas ēst. Kur gan kavēs skolas autobus? Ja tā turpināsiet, tad salīs arī mans launaks. Šodien cēlēm nemaz negribas doties uz skolu, taču māmiņa Klukste zina, kā iepriecināt savu cēlēnu. Kad mazais atgriežas mājās un siltumā, viņu gaida tikko izcepta kūka sirds formā, to klāja bieza zemeņa ievārījuma kārta. Māmiņ, es gribu pie tevis klēpī, lai varu sasildīties.